Emocionālā Lijā jau pirmajās dienās Olgortas akadēmijā nodibināja savu kārtību. Virtuves grīdai jāspīd un jālaistās, bet traukiem jābūt tīriem. Pārējie dažbīt mēģināja pakļauties viņas prasībām, bet jau nākamajā mirklī protestēja. Es gribās novākt un notīrīt, bet es varu arī saņemties un to neuztur tik tā, es tagad jau saņēmos un neskatos to tā, es tāpēc domāju, nē, man ir jāmācās man dziesma, tas man te ir galvenais. Un gan jau kāds aizvāks, un es nāku un skatos un saipo, piemēram, vakardien brīnišķīgi nomazgāju visus traukus un visas virsmas. Es vienkārši pateicos viņam par to. Nomazgā, nenomazgā, so what? Dzīvos cūkūtīs, so what? Kāds kaut kad sakops. Bet tu saglabās attiecības. Jo tev būs mērķis, saproti, tev ir mērķis iemācīties, tev ir mērķis zubrīt savu dziesmu, tev ir mērķis izmēģināt tādu vai tādu stilu. Tavs mērķis nav aiz visiem vākt un sačakarēt attiecības. Es jau nervus es vairāk sačakarēju un tā. Jā, tieši tā, un nostādīt cilvēkus pret sevi. Jau pirmajā koncertā Lijā piesaistīja publikas uzmanību. Savu dziesmu viņa veltīja mirušajam vectētiņam, bet neizpratni izraisīja tērpa izvēle – Kāzu Kleita. Es gribēju kaut ko baltu, kaut ko skaistu, un tad es viņu uzmērīju. Sapratu, ka ir. Jā, ka viņi ir tik skaisti, ka tu pilnīgi, tad es saprotu, kā jūtās līgavas tajā dienā. Es domāju, varbūt riskēt, varbūt ne, bet es neatradīšu neko skaistāku. Taujāšana par balto kleitu Lijā tik ļoti samulsināja, ka viņa tūkstošu skatītāju acu priekšā izplūda asarās. Ir grūti īstenībā. Kopā pirmā nedēļa ir stress, tur visās malās ir kameras, kuras tev un atkal pagriežās un visur tev filmē. Un ir horeogrāfija, ir aktieru māksla, ir viss kopsumā. Un tad vēl nevar paspēt tur vispār sevi sakopt, kur nu vēl trauks nomazgāt un vēl uz pārunām eji treniņu tērpā. Ikdienas dzīvē emocionāla uz skatuves Lijā neatraisās līdz galam. Es nevaru tā kā amēba, es nezinu, tur pielāgoties, vai tā kā hameleons pielāgoties vienam zaram, es mēģinu mainīties. Jo, es domāju, cilvēkiem, ja viņiem ir vairāk iekšā tās vairākas personības, tad viņš cenšas viņas mainīt un citu savus talantus čautnes parādīt. Ne tikai tur popu, tur vieglo roku vai tur kādu mūziku, bet arī R&B un visus tos vīterojumus. Man patīk, kā Mareks pateica. Tas bija smieklīgi. Viņa māk tā vīterot. Man ir izaugsme, es jūtos jau drošāk. Tā skatu jau man ir drošāk. Sākumā bija tā, kad bija tiešām grūtāk. Tagad jau... Jā, starp citu, jā. Es uzskatu, ka man ir izaugsme. Es pati to jūtu. Viņa ir ļoti, ļoti, ļoti draudzīga. Viņa ir skaists smaids. Sirsnīga meitene, ar kuru arī var ļoti labi parunāt par jebko, par visām tēmām. Lijā ļoti, cik esmu redzējis, pārdzīvo par katru neizdošanos.